Sveika! Prieks tev redzēt. Saki, varbūt ir kāds pārdomas pēc mūsu pēdējās tikšanās reizes? Sveika! Jā, man radās jautājums, kāds būtu piemērotākais dzīvoklis manai ģimenei ar bērnu Kaivas kvartālā? Noteikti iesaku izvērtēt, iegādāties tieši trīsstabu dzīvoklis, jo, manuprāt, trīsstabu dzīvoklis ir labs risinājums jaunai ģimenei ar vienu bērniņu. Un Kaivas kvartālā mums ir dažādu piedāvājumu gan platības ziņā, gan plānojuma ziņā trīsstabu dzīvokļi. Kaivas kvartālā trīsstabu dzīvokļi ir funkcionāli pārdomāti. Katra telpa ir izveidota tā, ka ir iespēja izveidot savām vajadzībām. Un, ja gadījumā plānojas arī ģimenes pieaugums, tad kādu no istabām ir iespējams pielāgot arī jau 2 bērniņiem. Saki, lūdzu, uz kuru pusi būs vērsti dzīvokļu logi? Tas gan būs atkarīgs no izvēlētā dzīvokļa plānojuma, jo Kaivas kvartālā trīsstabu dzīvokļi ir vērsti gan uz rietumiem, gan uz austrumiem. Tad tas nozīmē, ka pēc savām pašām vēlmēm, kas labāk patīk, gribētu uzsvērt par labu rietumu pusē, jo dzīvokļi, kas ir uz rietumu pusi, ir vērsti uz labiekārtotu pagalmu ar rotaļlaukumu. Tas nozīmē, ja izlaiž bērniņu pastaigāties, tad ir iespēja no mājas loga arī pavērot, kur tad tā atvese ir šajā brīdī. Un ar kādu apdari būs dzīvoklis un kādā krāsā būs sienas? Visi dzīvokļi Kaivas kvartālā tiek piedāvāti ar pilnu iekšējo apdari. Tad viss sienas ir krāsotas, grīdās ir ieklāts parkets, sēnmezgls vāncistabai pilnībā aprīkota, tātad flīzēts, santehnika, visas komunikācijas, kas nepieciešams dzīvoklī, ir jau izvilktas. Tātad var iekārtot savu dzīvokli un ielikt mēbeles, virtuves mēbeles atbilstoši jūsu vēlmēm un vajadzībām. Būvniecībā izmantojām ilgspējīgus un augstas klases materiālus. Kaivas kvartālā mēs piedāvājam 2 apdares variantus. Tā izvēle gan būs atkarīga no izvēlētā dzīvokļa, kur atrodas stāvā, jo esam salikuši tā, ka apdare dalās pa stāviem. Tad vienā stāvā būs cita apdare, un citā stāvā atkal būs jau savādāka apdare. Un saka, lūdzu, kā atšķirās šie 2 apdares veidi? Atšķirība būs sienu krāsojumos, parketa krāsa mainīsies, noteikti arī mainīsies flīzes, un arī būs citu durvju krāsojums un slēdžu krāsojums. Tātad vienā būs gaišāks, vienā būs tumšāks. Vai dzīvoklī ir iespējams regulēt arī radiatorus? Noteikti. Visi radiatori, kas ir dzīvoklis, ir aprīkoti ar termostatiem, tad ir iespēja regulēt savu tīkamo temperatūru un arī sekot līdzi attiecīgi izmaksām, jo katram dzīvoklim arī savs uzskaites skaitītājs. Vai manam trīsstabu dzīvoklim ir arī noliktavas telpa? Jā, pa papildus samaksu ir iespēja iegādāties arī noliktavas telpus. Tās ir apmēram 3 kvadrātmetru lielas un atrodas cokola stāvā, jeb pazemes stāvā. Un kas liels plus, kad mūsu noliktavas visas ir būvētas no FIBO krāsotiem blokiem. Cik redzams vizualizācijā, katram Kaivas kvartāla dzīvoklim ir balkons. Vai ir kādi ierobežojumi, vai balkonu drīkst stiklot? Iestiklot balkonu gan nevarēs. Mūsdienās patvaļīga būvniecība daudzdzīvokļu mājās nav atļauta un ir pakļauta daudziem normatīviem aktiem. Tāpēc, lai nu kā gribētos, bet, diemžēl, iestiklot balkonu nevarēsiet. Un kā ir ar pieejamību autostāvvietām Kaivas kvartālā? Kaivas kvartālā piedāvājam iegādāties virszemes stāvvietu un arī pazemes stāvvietu. Paldies, Liena. Šķiet, ka es esmu nonākusi pie savas izvēles. Saka, lūdzu, kā es varu rezervēt dzīvokli Kaivas kvartālā? Tas pavisam vienkārši. Ienākot mūsu mājaslapā, JIT.LV, izvēloties Kaivas kvartālu, noteikti jāatrod māja. Tad izvēlētā māja, izvēlētais dzīvoklis un stāvs un jāuzspiež podziņu rezervēt. Šāda rezervācija, kas ir online veikta, būs spēkā jums nedēļu, jeb 7 dienas, bet noteikti ir iespēja pagarināt vēl uz mēnesi ar rakstisku rezervācijas vienošanos. Paldies par šīs dienas sarunu, Liena. Esmu atradusi dzīvokli sev un savai ģimenei. Taču kādas ir manas finanšu iespējas? Jau nākamajā sērijā dosimies pie SEB bankas, lai atbildētu uz šo jautājumu.